Nu, ko atkal turpinām izskatīt ego iespējamos slēpšanās veidus, lai jūs labāk varētu izprast sevi un savu uzvedību. Šoreiz papētīsim vairāk ego attiecībās. Tātad, lai arī kā ego izturētos, tā slēptais motivācijas spēks vienmēr ir viens un tas pats. Nepieciešamība izcelties, būt īpašam, kontrolēt, varas nepieciešamība, uzmanības nepieciešamība, nepieciešamība pēc kaut kā vairāk. Emocijas, kas ir ego darbības pamatā un valda pār tām, ir bailes būt nullei nekam, bailes neeksistēt, bailes no nāves. Kautrīgs cilvēks, kas baidās no citu cilvēku uzmanības, nav brīvs no ego. Viņam piemīt tāds kā divkosīgs ego, ja, kas vēlas gan it kā no vienas puses piesaistīt citu cilvēku uzmanību, gan arī baidās no šīs uzmanības. Tās ir bailes, ka uzmanība var izvērsties par neatzinību vai kritiku. Tas ir par kaut ko, kas samazina šo es sajūtu, nevis to vairo. Tātad kautrīga cilvēka bailes no uzmanības ir lielākas nekā vajadzība pēc uzmanības. Kautrīgumu bieži vien pavada priekšstats pašam par sevi, kas pārsvarā ir negatīvs. Jebkura konceptuāla es sajūta, tas ir sevis uzskatīšana par kaut ko, ir ego. Vai nu tas ir galvenokārt pozitīvs, es esmu vislabākais, vai negatīvs, es neesmu pietiekami labs. Aiz katra pozitīvā priekšstata par sevi slēpjas bailes nebūt pietiekami labam, un aiz katra negatīva priekšstata par sevi slēpjas vēlme būt vislieliskākajam vai labākam nekā citi. Aiz pārliecinātas ego sajūtas un turpmākās nepieciešamības pēc pārākuma slēpjas neapzinātas mazvērtīguma bailes. Ja ego nespēs gūt pozitīvu uzmanību, ego var sākt meklēt negatīvu uzmanību. Piemēram, izraisot kādā citā kaut kādu negatīvu reakciju. Piemēram, kā bērni dara, jā, uzvedas slikti, lai pievērstu uzmanību. Negatīvu lomu spēlēšana īpaši spilgti izpaužas, ja ego pieauguma iemesls ir aktīvs sāpju ķermenis. Tātad emocionālas sāpes no pagātnes, kas vēlas atjaunoties, pieredzot vairāk sāpju. Daži ego izdara noziegumus meklējot slavu. Ja? Viņi meklē uzmanību izmantojot slikto un citu cilvēku nosodījumu. It kā sakot, lūdzu saki man, ka es esmu, ka es neesmu nenozīmīgs. Šādas patoloģiskas ego formas ir tikai nenormāla ego galējā izpausme. Ļoti izplatīta ir upura loma un uzmanības forma, ko tā meklē, ir līdzcietība, žēlums vai citu cilvēku interese par manām problēmām. Un ja neviens neklausās manu skumjo stāstu, es to atkal un atkal varu stāstīt principā pats sev un just žēlumu pats par sevi, un tāpēc man var būt tā kā cilvēka identitāte, pret ko dzīve, cilvēki vai pat Dievs ir bijuši it kā netaisnīgi. Tas piešķir definīciju manam paštēlam, pārveido mani. Un ego tikai tas ir svarīgi. Romantisko attiecību sākuma stadijā bieži sastopamas ir lomu spēles, lai piesaistītu un noturētu ego. Uztver otru cilvēku kā to, kas padarīs mani par laimīgu, liks man justies īpašam un piepildīt visas manas vajadzības. Un attiecīgi
es šai spēlē būšu tas, ko tu vēlies. Tā ir tāda neizrunāta un neapzināta vienošanās. Tomēr šī lomu spēle ir smags darbs, un tāpēc šīs lomas nav iespējams uzturēt bezgalīgi, jo īpaši kopdzīvē. Ko tu redzi, kad šīs lomas pazūd? Diemžēl vairumā gadījumu tu vari nesaskatīt šīs esības patieso to būtību, bet saskat to, kas tā kā aizklāja patieso šo kailo ego, ja, kam atņemtas tā lomas ar sāpju ķermeni un kavētu vēlmi, kas tagad pārvēršas dusmās, kuras visdrīzāk ir vērstas pret partneri vai laulāto par neveiksmīgu mēģinājumu atbrīvoties no bailēm un trūkuma sajūtas, kas ir visa pamatā un ir egoistiskā es sajūtas daļa, ja. Tas, ko parasti sauc par iemīlēšanos vai rozā brillēm, vairumā gadījumu ir egoistisko vēlmju un vajadzību pastiprinājums. Ego tādas daudzās sejas. Vēl aizvien ir daudz iepriekš noteiktu funkciju, jeb lomu, ar kurām cilvēki gatavi identificēties un kuras tāpēc kļūst par ego daļu. Tas izraisa cilvēku savstarpējās miedarbības pārtapšanu nepatiesā, tādā, kas zaudējusi cilvēcīgumu un atvēsina. Šīs lomas var sniegt tev sava veida apmierinošu identitātes sajūtu, bet galu galā tu tajās apmaldies. Kad spēlē šo lomu, tu uztver sevi un dzīvi ļoti nopietni, jo viss šajā dzīvē tiek sadalīts lomās, ko var saukt par sociālajiem arhetipiem. Tādas lomas kā mājasaimniece, lielisks vīrieša paraugs, sieviete pavedinātāja, mākslinieks vai izpildītājs, jā, kultūras cilvēks, sportists, varbūt priekšnieks, jā. Spontāna rīcība, neapdomība un prieks nav daļa no šīs lomas. Ja tu esi pietiekami atmodies, pietiekami apzinies, lai spētu novērot to, kā tu miedarbojies ar citiem cilvēkiem, tu varbūt spēsi atklāt smalkas pārmaiņas savā runā, attieksmē un izturēšanās veidā, jā, atkarībā no tā, ar kādu cilvēku tu miedarbojies. Vispirms to vieglāk būtu novērot citos, un tad tu to varētu atklāt sevī. Tas, kā tu runā ar uzņēmumu priekšnieku, jā, var dažādos veidos atšķirties no tā, kā tu runāsi ar sētnieku. Ja? Tas, kā tu runā ar bērnu, var atšķirties no tā, kā tu runā ar pieaugušo. Kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka tu spēlē lomas, tu neesi tu pats, tad, kad runā ar priekšnieku, sētnieku vai bērnu. Kā tu uzvedies un runā veikalā, restorānā, bankā vai pastā, ja, tu varbūt vari pavērot, kā iejūties šajās sociālajās lomās. Daudzos gadījumos laime ir loma, ko cilvēki spēlē, un aiz smaidošās fasādes slēpjas lielas sāpes. Sāpes tādas kā, teiksim, depresija, nervu sabrukums, ja? Un pārspīlēta kaut kāda reakcija ir parastas parādības. Ja nelaime apslēpta aiz smaidoša ārējā veidola un skaistiem baltiem zobiem, ja tiek noliegts, ka pastāv daudz nelaimju, daudzreiz pat attiecībā pašam ar sevi. Ja tevī ir nelaime, tad tev vispirms ir jāatzīst, ka tā tur ir, bet nesaki, es esmu nelaimīgs, ja?
Jo nelaime nekādā veidā nav saistīta ar to, kas esi tu. Vari teikt, teiksim, manī atrodas nelaime. Tad izpēti to, jo situācija, kurā tu atrodies, var kaut kādā veidā būt saistīta ar to. Var būt nepieciešama darbība, lai mainītu situāciju vai ļautu sev no tās tā kā iziet. Ja ir tā, ka tu neko nespēji mainīt, tad skaties acīs patiesībā un saki, jā, pašlaik ir kā ir. Ok, un es to varu vai nu pieņemt, vai likt sev justies nožēlojami, ja? Galvenais nelaimju cēlonis nekad nav situācija, bet gan tavas domas par šo situāciju. Apzinies šīs domas un nošķir tās no situācijas. Ievēro faktus, nevis fantazē kaut kādus stāstus. Nu, piemēram, es esmu izputējis. Tas ir stāsts. Tas tevi kavē un ierobežo ietekmīgi darboties. Ja? Manā kontā ir palikuši 50 centi. Tas ir fakts. Apzinies to, ka tavas domas lielā mērā rada emocijas, ko tu izjūti. Tad saskati saikni starp domām un emocijām, un esi aiz domām un emocijām stāvoša apzināšanās. Nevis pašas tās domas un emocijas. Daudzi pieaugušie spēlē lomas sarunājoties ar bērniem. Ja? Viņi piemērojas šim bērnu līmenim, bet neizturas pret bērnu kā pret līdzīgu. Tas fakts, ka tu pagaidām esi lielāks vai zini vairāk, ja, nenozīmē to, ka bērns nav tavs līdzinieks. Vissvarīgākais jautājums, vai tu spēj pildīt tēva un mātes funkciju un pildīt to labi, nepārvēršot to par kaut kādu lomu. Ja? Šīs funkcijas daļa ir kā tēvam un mātei rūpēties par bērna vajadzībām, novērst bērna iekļūšanu briesmās un reizēm teikt, ko darīt un ko nedarīt. Tomēr, kad tas kļūst par identitāti, kad tava es sajūta pilnībā vai lielākoties izriet no tās, tad funkcija drīz vien kļūst pārāk uzsvērta, pārspīlēta, pārvēršas izlutināšanā. Briesmu novēršana no bērniem kļūst par pārmērīgu aizsardzību, ja, un traucē bērnu vajadzībām pētīt pasauli un izmēģināt viņiem pašiem. Norādīšana bērniem, ko darīt un ko nē, kļūst par kontroli un pārkāpumu izrādīšanu. Ja? Un tad jau lomu spēlēšanas šī identitāte saglabājas vēl ilgi pēc tam, kad šī nepieciešamība pēc šīm funkcijām jau ir sen kā zudusi. Un tad, lūk, mums sanāk, ka vecāki nespēj atteikties būt vecāki, lai gan bērns jau ir pieaudzis, ja? Pat tad, kad dažam labam jau ir 40 gadi, ja? Vecāki zina, kas tev vislabāk der. Ja? Vecāki definē sevi ar šīs lomas palīdzību un neapzināti baidās zaudēt to identitāti, ja pārstās būt vecāki. Ja vecāku vēlme kontrolēt vai ietekmēt pieaug, tad bērna darbības tiks kavētas. Vecāki sāks kritizēt vai izrādīt nosodījumu vai mēģinās likt justies bērnam vainīgam tikai ar vienu mērķi. Neapzinātu mēģinājumu saglabāt savu vecāku lomu. Ārēji tas varētu izskatīties tā, it kā vecāki raizētos par savu bērnu, bet patiesībā viņi raizēs par šo savu lomu saglabāšanu.
Vecāki var mēģināt kļūt pilnīgāki caur bērniem. Ego vajadzība manipulēt ar citiem, lai aizpildītu trūkumu sajūtu, ko tas nepārtraukti izjūt, ir vērsta uz bērniem. Ja šie pieņēmumi tiktu pieņemti, apzināti un izteikti vārdos, tad tas varbūt varētu līdzināties aptuveni šādām domām, ka, piemēram, es vēlētos, lai tu sasniegtu to, ko nekad neesmu sasniedzis es. Es vēlētos, lai tu pasaulē liktos nozīmīgs, jā, lai tādā veidā arī es būtu nozīmīgs caur tevi. Lūdzu, nesarūktini mani, jo es tik daudz esmu ziedojis tavā labā, jā. Mana nosūdījuma nolūks ir likt justies tev tik vainīgam, jā, un tik nērti, lai tu beidzot pakļautos manām vēlmēm. Nav nemaz jāsaka, ka es zinu, kā tev ir labāk. Es tevi mīlu un mīlēšu, ja tu darīsi to, ko es uzskatu tev par labu. Un ja tu padari šādas neapzinātās motivācijas par apzinātajām, tad nekavējoties pamani tās, cik tās ir absurdas. Ego, kas slēpjas aiz tām, kļūst saredzams, jā, tāpat kā disfunkcija. Ja tev ir mazi bērni, sniedz viņiem palīdzību, aizsardzību, cik labi vien tu spēj to darīt, bet svarīgāk ir sniegt viņiem telpu, kur viņiem būt. Jo viņi ienāk pasaulē tieši caur tevi, bet viņi nav tavs īpašums, jā. Uzskats, ka es zinu, kas tev vislabāk der, var būt patiesība, kamēr bērni ir mazi. Bet jo vecāki viņi kļūst, jo mazāk patiesība šajā viedoklī. Jo vairāk cerību tev ir par to, ka bērna dzīvē vajadzētu kā bērna dzīvē vajadzētu attīstīties, jo vairāk tu dzīvo savā prātā un neesi šim bērnam klātesošs. Viņi galu galā pieļaus kļūdas un piedzīvos ciešanas, tāpat kā tas ir ar visiem citiem cilvēkiem. Īstenībā viņi var pieļaut kļūdas tikai tavā skatījumā, jo tas, ko tu uzskati par kļūdu, var būt tieši tas, kas viņiem ir nepieciešams un vajadzīgs un ir jāpieredz vai jādara. Sniedz viņiem tik daudz palīdzības un atbalsta, cik vari, bet saproti, ka dažreiz ir jāļauj viņiem pieļaut šīs kļūdas. It īpaši pieaugot. Reizēm ir jāļauj arī ciest. Ciešanas var atnākt pie viņiem bez brīdinājuma, vai arī var būt pašu kļūdu sekas. Ja? Vai nebūtu lieliski aiztaupīt bērniem ciešanas? Nebūtu viss, jo viņi neattīstītos kā cilvēki un paliktu sekli, identificējušies ar lietu ārējo formu. Jo ciešanas virza tevi dziļāk. Kad tu pieņem šīs ciešanas, tad tu cieti apzināti un tad varēsi tās pārsniegt. Jautājums, kā tu varētu būt klātesošs savam bērnam? Šeit nederēs tas, ka tu paprasīsi, vai viņš ir uzkopis savu istabu, vai viņš ir paēdis, vai viņš ir izpildījis mājas darbus. Kad tu skaties uz savu bērnu, tad ieklausies viņā, pieskaries vai palīdzi kaut kā, ja tas ir nepieciešams. Un tajā mirklī tu esi modrs, mierīgs, pilnīgi klātesošs. Tu nevēlies, principā, neko citu kā tikai šo momentu, ja? Tādu, kāds tas ir. Tad lielākā daļa cilvēku, kuriem šai pasaulē pieder vara, tādi kā politiķi, TV, slavenības, uzņēmēji, kaut kādi reliģiskie vadītāji ir pilnībā identificējušies ar savu lomu, ja? Izņemot dažus, teiksim, ievērojamus cilvēkus, viņus var
uzskatīti par ļoti ievērojamām personām, bet viņi nav nekas vairāk kā vien egoistiskās spēles spēlētāji, kas spēlē to, teiksim, tā kā neapzināti. Tā ir spēle, kas izskatās tik svarīga, tomēr galu galā tam nav patiesa mērķa. Ja tu nespēlē lomas, tas nozīmē, ka tajā, ko dari, nav es, tas ir ego, jā. Nav sekundāras dienas kārtības, nav sava es aizsargāšana vai nostiprināšana. Rezultātā tavas darbības ir daudz ietekmīgākas. Tu pilnībā koncentrējies uz situāciju, tu saplūsti ar šo situāciju. Tu nemēģini būt kaut kas īpašs, jā. Tu esi visspēcīgākais, visietekmīgākais, kas pilnībā esi tu pats. Bet te šī lietā vajadzētu nemēģināt būt sev pašam, tā kā piedomājot pie tā, jo tā ir vēl cita loma. Te vienkārši ir jābūt tādam, kā tu jūties, jā. Šo lomu sauc par dabisko, spontāno es, jā. Tikko tu mēģini būt šis vai tas, tad tu spēlē lomu. Vienkārši esi tu pats, it kā ir labs padoms, bet arī var būt maldinoši, tāpēc, ka te var iejaukties prāts, kurš atkal izdomās. Kā gan es varētu būt es pats? Un tad jau prāts sāk strādāt pie stratēģijas, kā būt man pašam, jā? Vienkārši pārtrauc pievienot nevajadzīgu bagāžu tam, kas tu jau esi. Atsakies no sevis definēšanas sev vai citiem. Nesatraucies, ka tevi definē citi. Kad viņi definē sevi, viņi ierobežo sevi, tāpēc tā ir viņu problēma. Esi apzinātas klātbūtnes lauks, kāpēc ego spēlē lomas. Viena neizpētīta pieņēmuma, vienas pamatkļūdas, vienas neapzinātas domas dēļ, piemēram. Es esmu nepietiekams šai domai, seko citas neapzinātas domas. Man jāspēlē loma, lai iegūtu to, kas nepieciešams manai pilnībai. Vajag iegūt vairāk, lai es varētu būt vairāk. Bet tu nevari būt vairāk nekā esi, jo zem tavas fiziskās un psiholoģiskās formas tu esi vienots ar dzīvību, vienots ar esību. Formā tu vienmēr esi un vienmēr būsi zemāks par kādu vai pārāks par citiem. Īstenībā tu neesi ne zemāks, ne pārāks par kādu. No šīs izpratnes izriet patiesas pašcieņas un patiesa pazemība. Ego acīs pašcieņa un patiesa pazemība ir pretrunās, bet patiesībā tās ir vienotas un vienādas. Lūk tā, tas ir atkal šoreiz, ko es gribēju atkal par ego pastāstīt. Un tā tad tiksimies atkal nākamajā video, kur stāstīšu jums tālāk.